Sveicināti raidījumā Latvija latviešiem. Sveiki! Šodien mēs atskatīsimies uz diezgan spilgtu notikumu, ko organizēja jaunas organizācija, kas pārstāv nacionālās vērtības. Un jūs jau šajā bildē redzat arī mūsu izgājienu, jeb izpildījumu, un nedaudz apspriedīsim par to, kā tas tika realizēts un kā tas sanāca. Austri, paskatieties to bildi, kā tu izdomāji vispār kaut ko tādu realizēt? Pirmkārt, es vēlējos nodot vienu skaidru ziņu. Šī ziņa ir Latvija latviešiem. Es neuzskatu, ka mums valstī ir nepieciešama trešo pilsoņu plūsma, imigrantu plūsma nekontrolēt. Un es redzēju komentāros, progresīvie man sauc visādi par rasistu, par xenofobu. Bet ziniet, man ir viena alga. Jūs man variet saukt, kā jūs vēlties. Es nekad neatvainošos par to, kad es aizsargāju latviešu vērtības, latviešu kultūru, jo man tā ir svēta. Un es vēlos vienkārši redzēt latvisku Latviju. Mēs esam maza tauta, un mazām tautām vienmēr ir tā nianse, kad ir jācīnās par izdzīvošanu, jo bez cīņas nekas nenotiek. Migrācijas vilnis ir jau sen pārņēmis Eiropu, un mēs sākam arvien biežāk ar šo sastapties, bet bija -10 grādi. Tur bija augsti. Zini kā? Protams, -10 grādi tas ir tā augsti, bet es esmu gatavs iet līdz galam, lai nodotu ziņu, lai šo mūsu ziņu Latviju latviešiem, sabiedrība un cilvēki pamanītu, lai par to sāktu diskutēt. Un es domāju, tas ir izdevies izcili. Tas ir izdevies tā, kad ir uzņemta arī šie sabiedrības diskusija. Cilvēki par to sāk diskutēt, un man šķiet, ka tādā mūsdienu pasaulē šī ir iespēja, kā aizsargāt tās mūsu vērtības. Jo es tiešām, kā jau es pirms tam teicu, es vēlos redzēt vēl joprojām latvisku Latviju, un es vēlos arī atstāt nākošajām paudzēm, lai viņi var izbaudīt latvisku Latviju, kur dziesmu un deju svētki vēl joprojām, un kur mums nav jādomā par dažādiem krimināliem grupējumiem, organizētiem un noziegumiem, kāds notiek dažādās citās attiecīgi Eiropas valstīs, un es vēlos, lai mēs saglabājam šīs mūsu tradīcijas, mūsu vērtības. Varbūt tiem, kas šobrīd nesaprot, par ko mēs runājam, un kas varbūt mūsu šajā bildē parādās, un par ko mēs īsti piketējam, tad mēs piketējam par to, ka Eiropas Savienība šobrīd ir uzlikusi pieņemt imigrantus attiecīgi tur no Vācijas, no Francijas, kur paši saprot, ka viņi netiek galā, un tad šo bēgļu kaut kādu plūsmu novirzīt attiecīgi uz mūsu Eiropas valstīm. Jā, uz Baltiju, Poliju un tā tālāk. Jā, tas ir viens variants. Otrs, protams, variants ir tas, ka, protams, šīs dalībvalstis, kurām iespējams gribēja novirzīt migrantus, var atteikties, bet par katru neuzņemto migrantu ir jāsamaksā 20,000 saucamā soda nauda, ja mēs tā varam teikt. Vai trešais variants, ka tās dalībvalstis, kuras atsakās vai neuzņem migrantus un negrib maksāt, bet izvēlas to varbūt it kā vieglāko ceļu, sniedz tehnisko vai tādu kaut kādu specifisko atbalstu tām dalībvalstīm, arī nosūtot mūsu kaut kādus cilvēkus, speciālistus, palīdzēt viņiem cīnīties ar migrāciju. Respektīvi, mēs esam izvēlējušies, es pat nezinu, kuru ceļu. Jo mēs dzīvojam neizlēmības ceļā, un man šķiet, ka arī šis jautājums ļoti labi raksturo to Latvijas politiku, kas ir bijusi jau 14 gadus, esot vienotībai pie varas, tāda neizlēmība. Un tas arī kā raksturo šajā jautājumā, jo mēs neesam rīkojušies tā kā Igaunija, kur pamato to, ka viņi ir uzņēmuši Ukraiņu bēgļus kara. Arī Polija tāpat pamato, ka viņi ir uzņēmusi gandrīz 1 miljonu Ukraiņu bēgļus. Jā, sniedzam atbalstu Ukrainai. Mēs esam uzņēmuši Ukrainas bēgļus, bet mums vēlās vēl joprojām, nevēlās, bet mums prasa, lai attiecīgi mēs uzņemam svešu kultūru, svešu zemju cilvēkus. Bet par to pat nav jautājums. Jautājums ir, kāpēc Latvijas attiecīgi valdības bezmugurkaula dēļ mums nav tāds pats lēmums, kāds ir Igaunijai un kāds ir Polijai, kur to ir pamatojuši, kur ir saņēmusi izņēmumus. Jā, un tādēļ arī šis pikets notika, lai paustu to nostāju, ka mums nav vajadzīgi šie migranti. Mums ir jāspēj saglabāt to, kas mums ir. Mēs redzam, kā Vācija cīnās, kā Zviedrija cīnās, kā Lielbritānija cīnās ar to un kādas sekas tas rada. Tāpēc šis pikets bija. Mums ir diezgan tāds skaists tvīts, kas atspoguļo kādreizējo notikumu un tagad. Šis tvīts ir sākas ar to, ka katrai paudzei
cīņa par Latviju ir jāizcīna atkal no jauna. Un, pirmajā bildē ir redzams 8. februāris 2007. gads, kur cīnījās par abreni. Arī jauni cilvēki kailā miesā Nacionālisti. Lielā augstumā ārā. Un tad šis gads, 28. janvārs, kur arī viens drosmīgs jaunietis Austrā veidojumā stāvēja, bet jau ar citu vēstījumu. Pasaki, kādēļ tā ir? Ir pagājuši mazāk kā 10 gadi. Jā, es domāju, ka katrai paudzei ir tā savu cīņu, kur ir jāizcīna. Ja attiecīgi, katrai paudzei tā ir cita. Ja mēs skatāmies vēsturnieku, un paldies mūsu strelniekiem, kuri izcīnīja Latvijas neatkarību, un tas ir vienkārši, tas ir brīnums, ka mēs dzīvojam un neatkarīgā valstī izcīnot pret lielvalstīm neatkarību. Un, tā bija viņa cīņa. Tad nākošā cīņa bija attiecīgi arī tiktā vaļā no Padomju Savienības. Jā. Šī cīņa arī tika izcīnīta. Šī cīņa bija ilga. Un šī cīņa bija, diemžēl, ļoti ilga. Un arī mēs šobrīd cīnāmies ar tām sekām. Un tad nākošā cīņa, kas ir, es teiktu, mūsu paudzes cīņa, ir nepieļaut migrāciju, kad vietējā tauta tiek pastumta kaut kur malā, kad mēs sākam zaudēt savu kultūras šo mantojumu. Jo atšķirībā no, piemēram, Francijas, Vācijas, kur ir daudz miljonu valstis, viņas ir lielas, viņas šo savu mantojumu nezaudēs tik viegli. Latvijas gadījumā un citu mazo tautu gadījumā tas ir uzreiz liels apdraudējums. Jo, piemēram, skaties tā, ja Rīgā tagad ielaistu, 100 000 imigrantus. Tas ir ļoti liels skaits. Priekš Vācijas vai Francijas tas nav tik liels skaits, un tās sekas nav noslēpjams. Jā, bet priekš Latvijas jau 10 000 vai 20 000 tas rada sekas, un tas rada kaut kādu apdraudējumu mums, kā latviešu tautai vispār, lai pastāvētu tālāk. Un tieši tāpēc mums šobrīd ir jācīnās. Vienkārši mums ir jānosargā Latvija latviešiem, un jāturpina tās, kā jau es pirms tam teicu, tradīcija, mūsu kultūra, mūsu, viss, kāpēc mēs esam latvieši, kas ir mums tas piederīgais. Un man tiešām sāp sirds redzot, ka mēs tik viegliprātīgi vēlamies atdot savu tautu, savu zemi, savu valsti. Varbūt daudzi komentāros iespējams mums raksta par to, bet Latvija jau izmirst, Latvijā dzimstība ir nenormāli maza, bet šī ir problēma, kur ir jārisina, bet tā nav jārisina migrantiem. Latvija ir ar savu zemi, ar iedzīvotājiem un valodu. Un ja kāda no šīm vienībām pazūd, pieņemsim valodu, jo ienākot jauniem trešo valstu cilvēkiem, mēs jau redzam, viņi negrib mācīties mūsu valodu. Tad tā valoda ar gadiem var pazust. Un, lai pieliktu varbūt tādu arī attiecīgu punktu, es vēlos pateikt visiem progresīvajiem ziņu latviešiem, es vēlos atvainoties pilnīgi nevienam. Mēs turpināsim šo cīņu, mēs izcīnīsim šo cīņu, un Latvija paliks ar savu valodu, ar savu kultūru, ar savām tradīcijām. Latvija latviešiem. Un tiekamies nākamajā raidījumā. Tiekās.